1, 2, 3. 1, 2, 3. Ko es te atnācu pastāstīt? Man 2005. gadā konstatēja reumatīdu artrītu. Un labi man redz tur? Super. Un es gribu pateikt to, ka, ja cilvēkam ir reumatīdais artrīts, viņš domā, ka tas viņam ir pilnīgi kaut kas uz mūžu un tas ir nāves spriedums, tad tas tā nav. Es esmu izgājis Koreju klubā 2. detoks programmu, sāku tagad 2. reizi, jau esmu pusceļā. Un ar izbrīnu konstatēju un ar lielu prieku paziņoju, ka man pirksti ir sākuši locīties. Un es varu griezt ar šķērēm komfortabli un patīkami. Tas ir priekš manis ļoti liels pārsteigums, priekš pašas, ko es konstatēju pilnīgi netīšām pagājuši mēnesi, kad pieķēros vienam šūšanas darbam. Dziļi jūtu vadīta. Nav te nekā smieklīga. Tas ir nopietni, tāpēc, ka cilvēki, kuri domā, ja viņiem ir kaut kāda kustība ierobežojumi un iekšējas saindēšanās un intoksikācijas, ka viņiem tas būs uz mūžu, tas ir pilnīgs stulbums. Vienkārši vajag iegādāties detoks programmu, pievienoties tur, kur cilvēki to dara, plānveidīgi, konkrēti, ar instrukcijām, bez sāpēm, un attīrīt savu organismu un piedalīties savas dzīves kvalitātes celšanā. Un tagad tu vari slēgt ārā. Galvenais, lai priedi redz.